Nu ko, sākās ceturtās brīvdienas, kad ņemamies pa dzīvokli. Tātad jau biškiņ izvācām musaru no duškabīnes. Tātad te ir skapis aizvācies prom. Pamazām tiekam vaļā no visa. Turpinam vēl joprojām vākt te ārā. Te ir vēl palikusi virtuves iekārta, bet to apsolīju šodien atbraukt savākt. Nu, te daudz ko savākt. Es tā sapratu, virtuvi viņš grib savākt. Tad to duškabīnu, nezinu, iespējams arī veļas mašīnas savāks. Tad bišku mazāk vietas jau aizņems visus musars. Tātad šitajā istabā sekciju lielo nojaucām. Te vēl tas skapīts tika izvākts, nu, musars gan vēl. Pagaidām vēl šitā kaudzēs, bet nu jau pamazām jau šķiroja. Nu, šitājā istabā jau mēbeles visas ir izvāktas. Nu, kā izvāktas, izjauktas un sanestas koku kaudzē. Te arī bija skapis, tas tika izvākts. Tagad lēnā garā sākšu jaukt ārā mēbeles. Likt to, kas uz geitliņiem likt tur malā. Šitā stūrī likšu. Nu, kaut kā tā. Tā kā tā, lēnā garā pa brīvdienām čubinamies. Galvenais, lai šodien atbrauc tas čalis, kas solīja savākt tās mantas. Viņam vajadzīgās, lai atbrauc savāc. Un tad jau lēnā garā jau domās uz mēneša beigām vest uz geitliņiem. Jo izrādās geitliņu kalnu novembrī slēgs ciet, ka vairs tur nevarēs lielgabarīta nebīstamos atkritumus vest. Kaut kā tā turpinam cīnīties ar dzīvokli, taisīt remontu.